Šodien es esmu Bērnu Kliniskās Universitātes slimnīcā un es ēnošu doktora Klaunu. Šodien es ceru iemācīties jaunus paņēmienus un komunikācijas veidus ar bērniem un arī redzēt, kāda ir doktora Klauna ikdiena šeit Bērnu Kliniskās Universitātes slimnīcā. Nāc līdzi un skaties, kā mums ies! Man būt par doktora Klaunu nozīmē būt kā daļai no tāda īstuma, gan ar pārējiem doktoriem, klauniem, gan pašai ar sevi, gan arī ar tiem cilvēkiem, ko satieku slimnīcā. Izkāpt no komforta zonas un būt klātesošam tajā mirklī, kad tiešām tu redzi, kā bērns ar vecāku nonāk šajā vietā, ko sauc par slimnīcu, kad ir viss nezināmais un būt blakus un palīdzēt. Mēs izceļam gaismā tās sajūtas, kas ir. Tā bija arī mana motivācija nākt uz slimnīcu, lai bērni, kas ir slimnīcā, neaiziet prom ar tām apspiestajām bailēm un skumjām, bet pārstrādāt to ar klaunu palīdzību. Šobrīd ir pagājuši 10 gadi, un tas, cik daudz es piedzīvojis un sapratis, cik būtiski ir būt blakus šajā momentā, šajos mirkļos, un cik tu vari daudz iedot šīs pozitīvās emocijas, un manā gadījumā varbūt arī ar mūziku un sadarbojoties gan ar savu partneri un uzburt pilnīgi citu pasauli un iedot to drošības saliņu arī vecākam un bērnam un būt klātesoši. Man tas nozīmē ļoti daudz. Šodienas pieredzē visvērtīgākais bija tas, ka es redzēju, kā doktors Klauns strādā ar bērniem, mēģina atrast dažādas pieejas, kā tomēr iesaistīt bērnu aktivitātēs un komunikācijā ar viņiem. Doktors Klauns un stjuarta darbs var vilkt paralēlus, jo arī man aizejot uz darbu ir jāatstāj ārējā pasaule ārpus lidmašīnas. Patiesībā pēc šodienas mani ļoti ieinteresēja doktora Klauna darbs, un es labprāt apsvērtu iespēju arī pati kaut ko šādu pamēģināt, jo darbs ar bērniem ir ļoti piepildošs un arī vērtīgs. Ja arī tu vēlies kļūt par daļu no doktora Klaunas komandas, tad mēs tevi gaidām. Drīz būs pieteikšanās jaunajai doktora Klaunas skolai. Padarīsim bērnu un vecāku laiku slimnīcā vieglāku un skaistāku. Tieši tā, tiekamies!